brīdī, kad vēlēs novietot savu velosipēdu, lai viņi nenozog, izvēlēs sākotnēji drošu velostāvvietu. Un šis ir labs piemērs, kā ir stabils velostatīvs, ne viņu izkustināt, ne viņu aiznest, ne viņu pārkniept ar stangām. Tātad centies novietot velosipēdu pie šiem te U-veida, jeb apgrieztā U-veida velo novietnēm. Tad zini, ka tavs velosipēds būs drošībā. Vairums cilvēku savu velosipēdu noliek velo novietnē ar domu, lai viņš stabili turās. Jā, šeit viņš stabili turās, bet ir jāpadomā par to, ka arī šajā gadījumā vēl varēja šeit nolikt vienu velosipēdu, šeit varēja nolikt vēl vienu velosipēdu, šeit un šeit. Principā viens velosipēds aizņem gandrīz vai 4 velosipēdu vietu. Tā ir pirmā kļūda, vienkārši vajag padomāt par citiem. Otrs ir slēgšana. Ir daudzkārt redzēts, ka cilvēks, lai nenozog velosipēdu, saslēdz viņu ar velo novietni, kas ir ļoti pareizi, un saslēdz priekšējo riteni, kas arī ir labi. Bet vienīgais, ko aizmirst, ka saslēdzot tikai ar priekšējo riteni, viņu viegli zaglis var izskruvēt ārā. Un velo novietnē paliek tikai priekšējais rats. Kā pareizi novietot velosipēdu? Velosipēdu noliek pie šī te statīva, lai viņš atbalstās rāmis divās vietās, lai viņš turās stabili. Jo mēdz būt, ka kāds cits garām gājējs, kāds cits velosipēdu novietotājs nejauši viņu aizķer, pagrūž, tad viņš nogāzīsies tepat lejā, uzkāps kāds ar kāju virsū, vai vienkārši viņš tā teikt gāžoties salauzīs pats sevi, vai arī kādu citu velosipēdu. Un tad vēlams ir, ka viņi pieslēdz ar 2 slēdzenēm. Ideālajā variantā ir kā? Ar vienu slēdzeni pieslēdz aizmugurējo ratu un aizmugurējo ratu kopā ar velosipēdu rāmi. Doma tāda, lai tās lietas, ko var nozagt, arī tās vērtīgākās būtu saslēgtas. Un slēdzeni izņem ārā. Tātad aizmugurējais rats kopā ar rāmi un pie velos statīvu. Ar otru slēdzeni saslēdz priekšējo ratu, atkal tāpat rāmi un velo novietni. Lūk, un šobrīd velosipēds ir drošībā. Vienīgais, ko var nozagt, tas ir, piemēram, sēdeklīts vai šim velosipēdam gandrīz vai neko. Tagad viņš ir drošībā, var atstāt uz kādu laiku.